Darbie draugi, 2025. gads astroloģiski ļoti interesants, jo ir daudz dažādu astroloģisko notikumu. Tas dod iespējas daudz ko novērot, daudz ko analizēt. Tas var aicināt mūsu dzīvē dažādas pārbaudījumus, bet tas pilnīgi noteikti dod arī iespējas. Vai mēs to apzināsimies vai neapzināsimies, vai mēs šīs iespējas izmantosim vai nē, tas jau ir atkarīgs no katra paša. Man jau iepriekš šeit bija video par tādu ģenerālu astroloģisko prognozu uz 2025. gadu. Bija sīkāks, detalizētāks video par gaidāmajiem psiholoģiskajiem rezultātiem Saturna tranzītam, jo Saturns ir viena no lēnajām grahām, ja planētām, kas maina zīmi 2025. gadā. Jā, bet Saturna tranzīti nav vienīgie. Šajā video tad mēs parunāsim sīkāk tieši par to, kādus psiholoģiskos rezultātus varam mēs gaidīt savā dzīvē, ja zīmes mainīs Rahu un Ketu asi, un kādus psiholoģiskos rezultātus mūsu dzīvē mēs katrs varam gaidīt, izmantojot Jupitera tranzītus. Rahu un Ketu asi mainīs savu atrašanās vietu maija beigās. Ja mēs rēķinām tīri pēc faktiskajiem grahu pārvietošanās ātrumiem, tas ir 29. maijs. Tie, kas izmanto metodikas, kur rēķina izlīdzinātos, ja vidējos Rahu un Ketu pārvietošanās ātrumu, tas būs 18. maijs. Katrā ziņā tā ir maija otrā puse. Arī šie efekti un rezultāti šim tranzitam nenotiek tā uzreiz vienā dienā pēkšņi ieslēdzās un viss. Viņi notiek pakāpeniski, tāpēc, ka grahas pārvietojās diezgan lēni, un tāpēc arī efekti mainās diezgan lēni, tur nedēļu laikā, pat mēnešu laikā. Viņi vienmēr šo lēno grahu tranzitu rezultāti iestājās pakāpeniski, un iepriekšējie grahu tranziti pakāpeniski arī pamazām arvien vairāk un vairāk mazinās. Tas nav tā vienā dienā, tas notiek pakāpeniski. Tātad maija otrā puse, maija beigas, jūnija sākums, kad pamazām notiek šo rezultātu maiņa. Tātad, kas tad notiksies? Rahu no zivs, jeb mīnas zvaigznāja, pāries uz ūdensvīra zvaigznāju. Ketu no jaunavas zvaigznāja pāries uz lauvas simha zvaigznāju. Būtiski ir atcerēties to, ka Rahu Ketu as ietekme tātad uz as lauva simha, jeb ūdensvīrs kumha, saglabāsies līdz pat 2026. gada novembra beigām, pusotru gadu, tāpēc ir svarīgi ieklausīties un padomāt par tiem galvenajiem psiholoģiskiem aspektiem, ko mēs varam sagaidīt, mainoties Rahu Ketu asī, tātad no jaunavas zivs uz lauva ūdensvīrs. Vienmēr analizējot šīs as maiņas ietekmi, svarīgi atcerēties, kas ir Rahu un kas ir Ketu. Rahu ziemeļmēnesis mēsls, jeb ezotēriskajā mītu valodā dēmons, kuram ir tikai galva. Tas ir mūsu alkas, vēlmes, ilūzijas. Ja? Uz to punktu, kurā atrodas Rahu, šis ziemeļmēnesis mēsls, ir vērsta pastiprināti visu mūsu uzmanību. Jā, protams, katram atšķirība ir no tā, kāda dzīves sfēra, kāda māja atrodas ūdensvīrā. Tas uzreiz katram individuāli parāda, kura dzīves sfēra, bet jebkurā gadījumā mums visiem uzmanības vairāk vērst uz to, ar ko saistās ūdensvīrs, kumha. Bet visu laiku šeit ir jāatcerās. Mēs runājam par vedisko astroloģiju. Mums ir jāsaprot to, kas ūdensvīrs, ja kumha ir vediskajā sistēmā. Ja mēs runājam par sidērisko zodiaku, nevis tropisko zodiaku, pa kuru runā rietumastroloģijā. Zodiaki ir atšķirīgi, un to vienmēr ir ļoti svarīgi atcerēties. Ketu tātad pametīs jaunavu un ieies lauvā, simhā. Ketu ir mūsu pagātne, atstrādātā lieta. Būtībā as rāda, no kurienes tu nāc, kur tu ej, no Ketu uz Rahu. Ketu ir dēmons, kuram ir tikai ķermenis. Jā, tur ir daudz intuīcijas, tur ir sajūtas, bet nevienmēr tur ir loģika. Ketu un Rahu piemīt tāda īpašība, ka viņi cenšas kopēt
tās grahas, kuras pārvalda attiecīgos rašījums zvaigznājus, kuros viņi atrodas. Ketu atrastamies Jaunavā centās kopēt Budhas jeb Merkūra uzvedību, jo Merkūrs bija Jaunavas pārvaldnieks. Tagad viņš ieejot lauvā, Simhā, centīsies kopēt Saules jeb Sūrijas uzvedību. Un tāpēc vienmēr arī tur būs svarīgi, kur atrodas Saule, kā viņi jūtās, kādos zvaigznājos, kāds aspekts saņem. Un Rahu attiecīgi tātad izejot no Mīnas, jeb zivs, kurš pārvaldnieks bija Jupiters, jā, viņš kaut kādā veidā visu laiku centās atdarināt Jupiteru, ja Jupiters bija stiprs, un tagad viņš ies Saturna teritorijā pie ūdensvīra, un viņš kaut kādā veidā centīsies kopēt un atdarināt arī Saturna rīcību. Ir svarīgi atcerēties, kas tad ir šis ūdensvīrs, jeb Kumha, kurā ieies Rahu. Ūdensvīram, Kumham, patīk draudzīgums, jaunās tehnoloģijas, līdztiesība, sadarbība, jeb kādā līmenī sociālā sadarbība starp valstīm, starp uzņēmumiem, starp draugu grupām, jebkurā līmenī, jebkāda veida sadarbība aktualizēsies. Bet tas, kas saistās ar lauvu, Simha, vadonis, līderis, priekšnieks, vadītājs, autoritārais stils ir tas, kas iet projām. Mums tam jāgriež mugura un jāpievēršas vairāk kolektīvajām vadības metodēm. Šajā laika posmā, šajā pusotrā gadā, ko Rahu atradīsies ūdensvīrā, kolektīvās vadības metodas pēkšņi var iegūt lielāku nozīmi, kā tas bija līdz šim. Tas nenozīmē, ka harizmātiskie līderi pilnībā pazudīs no planētas Zemes. Nē, tā tas nebūs, tas būs krietni pārspīlēts, bet autoritīvais vadības stils noteikti sajutīs kaut kādu psiholoģisko spiedienu, viņš mazināsies. Vairāk sabiedrība gaidīs šo līdztiesīgo sadarbošanās vadības stilu. Un pēkšņi var izrādīties to, ka uzņēmumos, draugu grupās tie lēmumu pieņemšanas centri nav viens, viņi var pēkšņi būt vairāki. Tas arī valstīs var notikt. Opozīcijas var kļūt spēcīgākas, piemēram. Var izrādīties to, ka vadības struktūras uzņēmumos, piemēram, vairs nav tikai viens līderis, bet ka tur jau ir vairāki tie aktīvie līderi, kas darbojās. Un jebkurā gadījumā kolektīvi pieņemtie lēmumi iegūst lielāku spēku nekā vienpersoniski pieņemtie lēmumi. Tie vadītāji, kas to atcerēsies un to ņems vērā, būs ieguvēji. Tie, kas ietiepīgi turēsies tikai pie tā es te noteicējs, es te priekšnieks, tie saņems diezgan tādu pretrunīgu enerģētiku no visuma ar dažādiem nepatīkamiem notikumiem un pārsteigumiem. Šis ir laiks, kad var lieliski veidot jaunas savienības, koalīcijas valstu līmenī, uzņēmumu līmenī, draugu grupu līmenī, cilvēku līmenī. Pēkšņi var gadīties tā, ka kādi 3-4 līdzīgi domājoši profesionāļi, piemēram, jebkurā jomā izdomā kaut ko darīt kopā. Tas atbilst šim laika posmam. Ūdensvīrs vienmēr runā par jaunām modernām tehnoloģijām, par jaunām niansēm. Un tie vadītāji vai līderi, vai vispār jebkura veida darbinieki, darboņi, vai vispār jebkurš cilvēks, kurš vairāk akcentēs savu uzmanību modernām tehnoloģijām, būs ieguvējs. Tie, kas gribēs ļoti ietiepīgi saglabāt, es strādāšu kā līdz šim, neko nemainīšu, diezgan noteikti ies pret visuma tendencēm. Un tas nebūs efektīvi šajā laika posmā. Jā, ir konservatīva laika posmi, bet pašlaik mēs nerunājam par šādu posmu. Tas nav gaidāms 2025. gadā, 2026. gadā, noteikti tā tas nav. Tā ir izglītība, tātad tā ir jaunu lietu mācīšanās, jaunu tehnoloģiju mācīšanās. Un ir svarīgi, lai katrs pats ieviestu savā dzīvē pēc iespējas vairāk jauninājums, jaunas lietas, jaunas tehnoloģijas. Vai arī biznesā var gadīties tā, ka jūs gribat ļoti darboties tā, kā esat darbojies līdz šim. Vai pie jums atnāks kāds cilvēks, kurš piedāvās kaut kādus jauninājumus, esat ļoti vērīgi un ieklausties šajā, vai vienkārši jūsu konkurenti sāks darīt jaunas lietas, un viņi paies jums garām. Parādīsies jauni tirgus spēlētāji, kas rīkosies ar modernām tehnoloģijām. Un viņiem būs vairāk spēku un vairāk iespēju, un viņi paies jums garām. Tad vai jūsu konkurenti
atkal sāks darboties vairāk ar modernām tehnoloģijām, un viņi iegūs sev kaut kādas papildus priekšrocības. Būtībā jā, tātad vai nu parādās jauni cilvēki, jaunas kompānijas, jauni uzņēmumi, jaunas savienības, kas darbojas citām tehnoloģijām, vai mūsu dzīvē ienāk modernās tehnoloģijas. Ja? Svarīgi, lai mēs tam pievēršam uzmanību, sākam to apgūt, mācīties un ieviest savā dzīvē. Izmantot savā dzīvē, ieviest savā dzīvē, jebkurā gadījumā vairāk modernu tehnoloģiju, jauninājumu, inovāciju, bet vienmēr atceramies par draudzīgumu, par sadarbību. Informācijas plūsmas pieaug, pilnīgi noteikti šajā laikā pieaug būtiski, un tas ir vēl viens papildus motīvs tam, lai mēs izmantotu citas tehnoloģijas. Vienkārši mēs kā cilvēki vairs varēsim netikt galā ar lieliem informācijas plūdiem un būsim spiesti izmantot tehnoloģijas, lai ar to visu tiktu galā, lai to izmantotu sev par labu, nevis lai informācijas plūsmas noraktu mūs pašus. Kādam var pieaugt ļoti izteikti kāre pēc jaunas informācijas. Tas pilnībā atbilst Rahu ūdensvīrā. Mainās arī informācijas plūsma sabiedriskos mēdījos. Jā, kamēr Rahu atrodas, piemēram, aunā jeb meža, zivīs vai mīnā, tur ir viena veida informācijas plūsmas. Rahu ieejot ūdensvīrā, informācijas plūsmas masu mēdījos arī mainās tie akcenti, par ko vairāk runā, un tieši uz to arī būs šie akcenti. Par jauninājumiem, dažādiem variantiem, par dažādām iespējām, par sociālo taisnīgumu. Masu mēdījos varbūt arvien vairāk informācijas par to, ka ir nepieciešams aktualizēt jauna veida sadarbības mehānismus sabiedrībā starp uzņēmumiem, valstīm, koalīcijām, draugu grupām vai vienkārši starp cilvēkiem. Tā arī pilnībā atbilst Rahu ideoloģijai. Var veidoties arī šādas situācijas, kā kādi cilvēki vai draugu grupas vai organizācijas, kas iepriekš noteikti nesadarbojās, pēkšņi sāk sadarboties. Iepriekš likās, ka šī sadarbība nav iespējama. Pēkšņi viņa var būt iespējama. No sākuma var likties, ka tas nav iespējami, ka tas ir ļoti sarežģīti vai utopiski vai nereāli, jo tas uzņēmums taču ir pilnīgi citādāks, vai arī tie cilvēki ir pilnīgi citādāki, bet Rahu var parādīt, kā netipiskā, netradicionālā veidā tomēr var sadarboties. Atcerēsimies, Rahu vienmēr parāda kaut ko netradicionālu, netipisku, inovatīvu. Patiešām tā tas var būt, ka kaut kas tāds, kas iepriekš nekādi kopā neredzēja kaut kādas sadarbības veids, tagad viņus ierauga, bet te ir jābūt arī uzmanīgiem. Rahu ir arī ilūzijas, un tas ir visu laiku arī jāatcerās. Ne viss, ko Rahu piespēlē, ir izmantojams. Veselo saprātu, spēju analizēt un domāt neviens neatceļ. Veselais saprāts, analizēšanas spējas ir jāsaglabā, bet visu laiku ir jāskatās, kā es tos jaunos veidus varu ielaist savā dzīvē. Rahu var piespēlēt, protams, arī iluzors, patiešām iluzors sadarbības veids, kas vēlāk plīsīs un iespējams ļoti sāpīgi. Bet Rahu tik šeiks, bet vai tad tu sākumā nemaz nedomāji, tu tikai tā ļāvies? Nē, domāt vajag, bet vajag pieņemt, ka var sadarboties arī ne tā kā līdz šim netradicionālos veidos, nepierastos veidos, neierastos veidos, inovatīvos veidos. To visu laiku vajag atcerēties. Jā. Vajag ļaut kaut kādiem jauniem sadarbības veidiem nākt iekšā, bet veselo saprātu viens neatceļ. Domāt un analizēt arī vajag. Rahu piespēlē iluzorus metodes, iluzorus piegājienus, Rahu piespēlē arī netipiskus pieejams, netipiskus risinājumus, kas var būt pat ļoti noderīgi un rezultātu nesoši, kuri pirmajā brīdī likās, tas nekādi nevar realizēties. Bet īstenībā izrādās, ka tomēr var. Rahu grib, lai mēs paskatāmies uz lietām citādāk, inovatīvi, mainām savu skatu punktu. Ūdensvīra laiks, kamēr Rahu ir ūdensvīrā, ir ļoti labi piemērots tam, lai mēs katrs paplašinātu savu redzesloku. Un pilnīgi vienalga, kurā astroloģiskajā mājā jums atrodas Rahu. Tas ir laiks paplašināt savu redzesloku, mācīties kaut ko jaunu, vai nu zināšanas, vai pieredzi, vai brauktu paceļot, pamācītos citus dzīvesveidus. Tā ir jaunu lietu mācīšanās un apgūšana.
Vienalga, vai tas saistās ar biznesu, zinātni, kultūru, ekonomisko sadarbību, pārrobežu sadarbības veidi ar ārzemēm, viņi aktualizējās. Pilnīgi visiem. Cilvēki, jebkurš, vairāk ir orientēti uz sadarbību ārzemēs. Ar citiem cilvēkiem, ne tiem cilvēkiem, ar kuriem līdz šim. Šis pat tiešām ir labs laiks, lai veidotu jaunas sadarbības, jebkurā jomā. Biznesā, kultūrā, politikā, jebkurā laikā. Un tas ir tas laiks, lai pat tiešām pat politikā tie, kas agrāk nevarēja atrast kopsaucēju, tagad to varbūt arī atrast. Rahu to gribēs. Viņš runā demokrātija, līdztiesība, dažādu uzskatu vienotība. Jā, protams, tradicionālo skatienu uz lietām nevajag arī atcelt, jo tas vienalga, tas ir ūdensvīra zvaigznājs, kuru pārvalda Saturns. Saturns ir ļoti tradicionāls. Tas nenozīmē, ka galīgi visu tradicionālo vajag noārdīt. Tas būs krietnes pārspīlējums, bet inovatīvas metodas, veidus un piegājienus ieviest patiešām vajag. Un nākošais ļoti būtiskais tranzīts 2025. gadā ir tas, ko veiks Guru, jeb Jupiters. Būtībā viņš veiks vairākus tranzītus 2025. gadā. Līdz ar to Jupiters būs ļoti mainīgs. Tātad Jupiters 14. maijā pāriet no Vērša, Vrišabha zvaigznāja uz Midhuna, uz Dvīņu zvaigznāju. Tā ir viena maiņa. Dvīņu zvaigznājām viņš diezgan ātri iziet cauri un jau 18. oktobrī viņš ieies Vēzī, jeb Karka, kas ir Jupitera, jeb Guru egzaltācijas teritorija. Tiesa gan Vēzī Jupiters neatradīsies ilgi, Vēzī viņš ātri vien kļūs retrogrāds un atgriezīsies atpakaļ Jaunavā, Midhunā. Atgriezīsies atpakaļ jau viņš 5. decembrī. Līdz ar to jau decembrī atpakaļ Jupiters būs atgriezies Midhunā, jeb Dvīņu zvaigznājā. Un tātad 2025. gadā Jupiters maina zīmi 14. maijā, tad viņš 18. oktobrī ieiet Vēzī un 5. decembrī atgriežas atpakaļ Jaunavā. Veids diezgan tādas sarežģītas kustības, un ir svarīgi to tomēr saprast, analizēt, kas tad tur īsti notiek, kādu ietekmi tad viņš mums tur veiks. Pēc tam Dvīņos, jeb Midhunā, viņš atradīsies diezgan ilgi līdz 2028. gada 1. jūnijam. Vasarā līdz rudenim Jupiters, jeb Guru, atrodas Midhunā, jeb Dvīņos. Uz vienas as atrodas gan Dvīņi, kurus pārvalda Merkurs, jeb Budha, gan Strēlnieks, tas ir viņa paša pārvaldības zīme. Un ir zināmas paralēlas un līdzības starp Strēlnieku un Dvīņiem. Un vienmēr ir svarīgi to atcerēties, kas tad īsti ir kopīgs Strēlniekam un Dvīņiem un kas ir atšķirīgs. Būtībā tad, kad Jupiters atrodas Strēlniekos savā zīmē, viņš vairāk ir sevī iekšā, viņš pats zina, ko iet, ko darīt. Jā, tas ir laiks, kas ir saistīts, protams, ar zināšanu, izplatīšanu, zināšanu došanu, bet šeit Jupiters Guru ir vairāk pats iniciators. Viņš izmanto savu pieredzi, savu zināšanas. Dvīņi ir sadarbības teritorija. Dvīņus pārvalda Merkurs, Budha, komunikācija. Jupiters to tikai paplašinās. Jupiters, jeb Guru, ir paplašinošā grāka, jeb planēta. Tātad vēl vairāk komunikācijas, vēl vairāk sadarbības un, piemēram, sadarbības draudzīgā veidā. Ievērosim, ka šeit ir ļoti līdzīgs stāsts ar to, kas ir saistīts ar Rahu atrašanos ūdensvīrā. Būtībā Jupiters, jeb Guru, Dvīņos, Midhunā un Rahu ūdensvīrā runā kaut kādā ziņā par līdzīgām lietām. Varbūt no dažādiem pieejas punktiem, varbūt ar nedaudz atšķirīgām metodēm, bet diezgan līdzīgām lietām. Arī Jupiters Dvīņos runā par sadarbību plašumā, meklēt jaunus sadarbības veidus, kanālus, avotu, būt draudzīgam komunikācijā, uz līdztiesības principiem vienoties ar cilvēkiem, sarunāt kaut ko ar cilvēkiem. Šis nav laiks, kad tā autoritīvi norādīt, ko darīt. Strēlnieks reizēm tā dara. Jā, tas tā gadās. Dvīņos šeit cilvēki vienojās un sarunā. Tas ir līgumu slēgšanas laiks. Jupiteram Dvīņos patīk slēgt līgumus, vienošanās, jebkāda veida.
gan biznesa, gan draudzības, jebkādas līgumus. Arī Jupiteram ieejot vīņos, cilvēkiem akcentējas tāda īpašība, kad nav izteikta vēlme turēties pie kādas stingras, iepriekš definētas uzvedības līnijas. Rahu ūdensvīrā būtībā runā par to pašu. Pašiem iet un runāt un domāt, ko es darīšu, kā es darīšu. Negaidiet ļoti stingrus norādījumus no augšas. Un jūs teiksiet, man te neviens nesaka, kā runāt. Kāpēc man nedod norādījumus, man sēt miežus, kviešus vai rapsi? Šis nav tas laiks. Negaidiet šos norādījumus. Jums pašiem ir jāizdomā sēt miežus, kviešus vai rapsi. Un tas neatiecas tikai uz lauksaimniecību. Tas attiecas uz jebkuru dzīves sfēru, uz izglītības nozari, uz veselības aizsardzību, uz draugu sadarbību. Paši izdomājiet, ko jūs gribat. Piedāvājiet to citam, savienojieties, vienojieties un sarunājiet, ko jūs darīsiet. Kādā veidā jūs organizēsiet biznesu vai kādā veidā jūs organizēsiet, piemēram, draugu izklaides pasākumu pirtiņā. Paši no sevis. Izdomāt, ko gribat. Aizmirstiet par tradicionālām, iepriekš definētām uzvedības līnijām. Jā, pie tradīcijām būs jāatgriežas, bet citos gados. Šeit ir svarīgi arī visu laiku būt cilvēkos, komunicēt. Mēs viens otram iedodam jaunu informāciju, mēs viens otram esam tie, kas iedod jaunas iespējas. Mēs viens otram palīdzam atrast kļūdas savā dzīvē, mēs viens otram palīdzam paskatīties uz savu dzīvi no citu skatu punkta, lai kaut ko izlabotu, izmainītu, lai atrastu kādu risinājumu. Ievērojiet arī to, ka Midhuna dvīņi ir gaisa zīme, ūdensvīrs ir gaisa zīme. Tas nozīmē, gaisa pirmāmens tiek ļoti, ļoti akcentēts mūsos visos. Un tas to arī nozīmē viegli, gaisīgi iet un sarunāt, nevis arī risināt visus jautājumus viens pats. Es tad tagad uz sevi uzņemšos visu atbildību un viens pats visu izdarīšu. Nē, šis ir sabiedriskās sadarbības laiks. Ir svarīgi arī meklēt piemērus, kā līdzīgas lietas ar sadarbības metodēm cilvēki ir risinājuši agrāk citur. Vāciet informāciju. Informācijas vākšanas laiks, informācijas analizēšanas laiks, informācijas pārstrādāšanas laiks. Taisnība, sociālie portāli var aktivizēties. Tas tam ir piemērots laiks. Jā, informācijas apmaiņas ar sociālajiem portāliem ir ļoti iespējami, jo tas pats Rahu, kas ir virtuālā vidē, tur ūdensvīrā, viņš noteikti gribēs, lai sociālajie portāli būtu vēl vairāk tiktu lietoti. Lai arī ir svarīgi saprast arī to, ka gada beigās tur uz pusotru mēnesi aptuveni Jupiters, jeb guru, atradīsies savā egzaltācijas teritorijā Vēzī. Ir svarīgi tātad šo laiku, kad Jupiters ir Vēzī, tas ir tātad no 18. oktobra līdz 5. decembrim, nebremzēt situācijas, nepalaist garām iespējas. Jupiters ir tas, kurš saka, jā, gribi darīt, ej dari. Katram jo īpaši, kurš zina, kurā astroloģiskā māja mums atrodas Vēzī, tad var saprast, par kuru dzīves sfēru iet runa, bet šeit ir vēl viena lieta, ko es gribēju noteikti pastāstīt par Jupiteru un Saules aktivitātes periodiem. Tā ir būtiska lieta, un kura ļoti labi parāda, kas notiek, ko var sagaidīt. Tad šeit ir paņemts fails no Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas ASV, tad par Saules aktivitātes cikliem un periodiem. Saite norāda, kurā vietā tieši es esmu paņēmis šo informāciju. Jebkurā gadījumā internetā var viegli atrast informāciju par Saules aktivitātes cikliem. Un arī ir astronomu šī sniegtā informācija, ka tie Saules aktivitātes cikli ir aptuveni 11 gadu cikls. Aptuveni. Tur ir vienmēr nedaudz plus mīnus, jā, un tas ir loģiski saprotam, ka varbūt šīs nobīdes, tas ir dabas procesi, viņi jau nenotiek tik līdz sekundes simtdaļai ar tādu precizitāti, jā, bet kopumā kā tendence vairāk ciklu garumā viņš diezgan labi parādās. Tātad vidēji aptuveni 11 gadu cikls ar nelielām nobīdēm katrā ciklā. Un šeit paralēli es arī atzīmēju tos brīžus, kad Jupiters atrodas Karkas teritorijā, Vēža zvaigznājā, kas ir egzaltācijas zīme, un kad viņš ir tieši pretēji Mežāzī, Makara
viņa debilitācijas teritorijā, jeb tur, kur viņš enerģētiski ir visvājākais. Tātad ar sarkanu krāsu ir atzīmēti maksimuma cikla Saules aktivitātē un Jupitera atrašanās Vēzī, Karkā. 90. gads no jūlija līdz 91. gada augustam Jupiters atrodas Vēzī, Karkā. Jā, ar sarkano bumbu ir iezīmēts šis laika posms, kad viņš atrodas Vēzī. 91. gadā tur notiek ļoti daudz dažādu notikumu. Visdažādākās aktivitātes notiek. Saule dod daudz enerģijas. Notikumu ir daudz. Tālāk nākošais Jupitera debilitācijas periods ir tātad no 96. gada decembra līdz 98. gada janvārim. Ja? Tātad viss 97. gads, jā, tur iezīmēts ar zilu. Notikumu pasaulē ir mazāk. Tas jau nenozīmē, ka visa dzīve ir apstājusies. Nē, nekādā gadījumā. Bet notikumu ir mazāk. Tad nākošais maksimum periods, kad atkal Jupiters ieiet Vēzī, ir no jūlijas 2002. gads līdz jūlijas 2003. gads. Ja? Tātad ar sarkano bumbu ir iezīmēts, kad viņš ir Vēzī. Protams, ka dabīgi, ka šie notikumi ir nedaudz aptuveni, jo pamazām Jupiters tuvojas Vēzim, viņa situācija tur uzlabojās, un viņš pamazām iziet, jo pēc Vēža viņš iet lauvā, kas ir viņam draudzīgā teritorija. Protams, ka visas tās enerģijas nomainās pamazām pakāpeniski, bet atkal ir parādās laiks, kā Saules maksimuma brīdī Jupiters ir Vēža teritorijā. Pēc tam ir minimums, kas ir saistās ar decembris 2008. gads un 2009. gada maijs, tad retrogrādumu viņš iziet ārā, retrogrādumu dēļ viņš atkal atgriežas 2009. gada jūlijā līdz decembrim. Ja? Šis laiks, tur 9., 10. gads, 8., 9. gads, jā, ir mazāk notikumu pasaulē. Var rasties kaut kādas finansu problēmas, jo Jupiters ir lielais finansu kontrolieris. Finansu un banku sistēmas uzrauga Jupiters. 14. gada jūnijas līdz 15. gada jūlijas atkal Jupiters ir Vēzī, egzaltācijas teritorijā. Notiek daudz dažādu notikumu. 20. gads. 20. gada marts, jūnijas Mežāzī, debilitācijas teritorijā un 20. gada novembris, 21. gada aprīlis. Jā, tad viņš ir debilitācijā. Notiek atkal vesela virkne interesantu notikumu, kas saistās ar ierobežojumiem. Sākās, viņi tiek ieprogrammēti, viņi tiek iesākti. Un tagad jau tātad mēs zinām, ka Jupiters būs 2025. gada, tur jau oktobrs līdz 5. decembris, viņš būs Vēža teritorijā, egzaltācijā. Šeit dati ir par Saules aktivitāti līdz 2024. gada beigām. Ja, tātad vēl pa janvāru, februāru vēl datu nav. Ir skaidri redzams, ka šī tendence aug, aktivitāte aug. Notikumu skaits pieaug, notikumu intensitāte pieaug, un šeit atkal mēs varam gaidīt daudz dažādus papildu notikumus. Bet ir viena lieta, ka mēs varam paši savās personīgajās dzīvēs ietekmēt notikumus savā dzīvē. Mēs nevaram ietekmēt globālos procesus. Tas nav mūsu spēkos. Bet savu personīgu dzīvi varam. Un te ir vienmēr svarīgi atcerēties izmantot iespējas. Izmantot jaunus variantus. Un ko viņš gribēs tieši tāpat, jo Jupiters šeit gribēs jaunu komunikāciju, jo tas pats Rahu mūsu vēlmes prāta aktivitāte būs saistīta ar ūdensvietu teritoriju. Tad veidot jaunas savienības, sadraudzības visdažādākajos līmeņos. Draugu līmenī, uzņēmumu līmenī, valstu līmenī, jebkurā līmenī. Apgūt jaunu informāciju, komunicēt plašumā, mācīties valodas, ceļot. Un katram individuāli, kāda astroloģiskā māja tad iekrīt mums Vēža zvaigznājā. Ja? Ir svarīgi to saprast un izmantot, nelaist šos laikus garām. Pēc tam ir tāda situācija ar šiem Jupitera periodiem, ka reizēm jau pat maksimum brīžos cilvēks sāk just kaut kādu nožēlu, kaut kādu tādu prāta apmulsumu, jo te ir jāatcerās, ka šie cikli ir uzkrājušies mūsu ģenētiskajā atmiņā jau par daudziem gadu simtiem. Mēs šiem cikliem esam gājuši
visu šo savu tekošo dzīvi cauri, tas nav nekas jauns, mēs šiem cikliem esam gājuši savas iepriekšējās dzīves. Ģenētiskajā atmiņā mums ir uzkrājušies atmiņas par šiem cikliem, un mēs zinām, ka pēc tā enerģētiskā pieplūduma, šī emocionālā, iespēju daudzuma būs kritums. Un tāpēc, ja sakam gatavoties, tur atkal pēc laika nekas nesanāks, nebūs labi. Es nedaudz pārspīlēju, bet apmēram šāda ir šī tendence. Un ir svarīgi neiekrist šajās lamatās. Neļaujieties tai sajūtai, pēc tam jau atkal viss ies uz leju. Tas ir normāli un dabīgi. Pēc dienas ir nakts, bet pēc nakts ir atkal diena, tad atkal nakts, tas ir normāli. Ir ziema, vasara. Ciklu maiņa ir dabīga lieta. Ir svarīgi, tad, kad tu esi maksimumā, izmanto iespējas, bet atceries, ka vajag sev norganizēt kaut kādu rezervīti, savu rezerves spilventiņu. Jā, kritums būs, un tad viņš jau ir bijis daudzas reizes. 10 un 100 reižu, ja mēs ņemam daudzas mūsu dzīves. Un tad mēs esam dzīvi un darbojamies tālāk. Jā, par rezervēm padomājam. Par atkāpšanas ceļiem, jā, vienmēr noteikti padomājam, tad, kad ieiet šis Jupiters Vēzī, noteikti. Bet arī atceramies izmantot iespējas un nelaist šo laiku garām.